Pie mums ir ieradusies pasaku ragana. Ivitiņ, nāc, nu! Straujā, straujo upetecei, straujā, straujo upetecei, garbalīnam durvīm, nedrīkstēju pāri jāti, baidās manis kumeliņš, baidās manis kumeliņš, jāja brālīti droši pāri, jāja brālīti droši pāri, neslīgs tavis kumeliņš, neslīgs tavis kumeliņš. Pietiks pāri, jau dziedās vēlāk, nebūs ko darīt. Nāc priekšā, man vienmēr prieks šeit braukt, jo tas simbols ir tik fantastisks. Nu, traks var palikt, vai ne? Tai tā vien ir vērts braukt. Tu pēļi dabūji lielā dienā dabūjuši, tie visi jau noteikti dabūjuši, vai ne? Veselībai pēļi. Godīgi ne. Kas tu šitā pa darīšanu, ko tu nevienam Kāpēc es gaidu, ka rīt no rīt man pērs? No rītu atvēl dabūs, bet tagad nenāc uz kādu. Veselība, ko vēl var teikt? Veselība iekšā, slimība ārā, viss ziemas ķēzes ārā, jāiet strādā, pēc ziemas nav ko slinkot. Tas nozīmē, ka nekādas slimošanas, nekā tāda nebūs. Vesels kā ruks, apaiš un slaids kā pupulis. Apaiš un slaids, jā. Paldies, mīļā. Bet man tev vēl kaut kas, zin kā tu ar to ūdeni ņemies ar straudiem un tā tālāk. Man tev ar tāds mazs ūdens. Bet tā kā saulīt tūlīties atkal augšā lielajā kalnā, tad man gribējās jau kaut kā tādu dzeltenu un saulāju. Nu tādu mazu vitamīnu. Citroni nebija tādi mazi. Nu tādi lielāki, tie bija maziņi, tāpēc, ka tiek apelsīns. Tu zini, vai ne? Jā. Kas vēl apelsīns nāc jau. Nu tik mīļš šitas cilvēks, kad viņi traks var palikt. Tā, es jau tikai tāpēc aicinu, ka viņi man tā slavē. Nu, protams, šie cilvēki, kas sanāk stāsta naktī, tak ir paši labākie, vai ne? Jā. Kāpēc tu sēdi? Jā, es nezinu. Tu taču nekad nesēdi. Kas tā sēdēšana tāda? Nu, naču, es tev arī iepēršu. Naču. Jā, kad tu dabūji pēdienu pēdējo reizi? Patam cenkalen, es pagājuši gadu. Vecāk laču veceni nāks tev kaut bet pasakīšu. Čik, veselībai. O, es tev aizmiršu, Aiņa, pa vaigiem tam smukumam. Es tev nedošu, tas pa vaigiem tam smukumam, lai nekad nebeidzas un nekad tas smukums nepāriet. Nu, jā, pavajag, smukumam, lai nekad viņš neizbeidzas. Tie, kas vēlas, tie noteikti dabūs bišķi vēlāk. Savādāk sastāsies rinda un tad gultim būs grūts apfilmēt to visu padarīšanu. Par bauzi. Zinat, kas ir bauzis? Zini, tak Latgulē tak liels skaists ezers. Esot pat lielais bauzis un mazais bauzis. Bet par tiem ūdeņiem es izstāstīšu pirms tam, pēc tam. Jo es tik nācu dziesmu, tā kā skaitās, ja? Jā, skaitās. Labi. Jo te taču stāstīja medeņu pāris par tiem precētiem puišiem un veiktām. Un šī lieta man arī makten tuvu. Un tā kašķēšanās, par to lielāko kašķēšanos izstāstīšu pēc tam, kā viņi var apstādināt. Bet reiz senos laikos, kādā senā ciemā, dzīvoja puisis un meita. Bet viņi bija tik kašķīgi. Iet garām un, tas mazais pļauj virsū. Iet un aprunā un nav labs un nav smuks un nav dišs un nav varens un tā tālāk. Bet ciemā ļaudis stāsta tā, ka 100 gadus atpakaļ esot bijis tieši tāds pats pāris. Arī viens otru necietuši, nemīlējuši un tā tālāk. Ko jūs domājat? Paiet maz laiciņš? Un šie tak apprecās. Un tā arī par šo pāri. Lai jau viņi runā, ko nu grib, viņi noteikti tiks apprecināti beigās. Bet tas puisis saka, lai man labāko zirgu nozog, ja es tos meitieti ņemšu pa sievu, viņš taču dumšgalīgi un negrīgs un nesmuks un tā tālāk. Un tā meita pretī, lai es to puisi Gunti ņemtu pa vīru, tak ne mūžam, labāk savu dvēseli vēlnam atdošu. Nu, lūk, paiet kāds laiciņš, bet tas puisis stalts, izskatīgs, bagāts, lai iznesīgs, stalta muguru, un ko jūs domājaties? Tā meita tak neatliek smukumā. Tikpat smuka, tikpat iznesīga, nu, piens un medus. Nu, tāda slavenāka. Tāda smuka, ļoti smuka meita. Un beigās, viņi tak beigās saprecējās. Bet pie tām kāzām, ko jūs domājaties, vēlns nāk pēc tās meitas dvēseles. Tas,
kas ir apsolīts, tur neko darīt. Pēc zirga nāk kas? Zaglis. Nu, tas vēlns nāk aiz stūri, viņš redz, tur vēl viens stāv un skatās. Tur tas zaglis. Un vēlns saka, tev jānāk man palīgā, jo tad, kad tu nāks man palīgā, tu dabūsi arī to zirgu ātrāk. Šī divi aiziet līdz tam kultūras namam, pie tevis āja noteikti tas notika. Nāk un tagad domā, kāds ir mēs? Bet, protams, ka pie tevis. Tu var redzēt, ka tas notiek pie tevis. Un viņi tagad atnāk, un tagad ir kāzas, un sēž tas precētais pāris, tieši tāpat kā jūs. Un pa vidu ir tāds soliņš. Nu, pieņemsim šeit. Un vēlns liek tam zaglim stāvēt aizdurvē. Šis apsēžās aizdurvē, un vēlns saka tā, tad, kad es apsēdīšos, palīdīšu pabeņķī, tad būs, jo tev jāsaka, tad, kad tā meita tiks paputināta no manis tā mazliet, ko tā meita dara, kad putina? Sāk smieties, bet viņa tā smejas, ka jāšķaud ar. Un tad, kad viņš šķaudīs, tev jāsaka, lai vēlas dvēseli ņem. Nu, labi, zaglis, protams, apsola. Kāpēc ne? Ja jau zirgu dabūs. Tā meita, tad, kad sēž uz tā soliņa, vēlns viņu paputina, šī sāk smieties, sāk šķaudīt. Ko visi saka? Nē, nevēlas. Varētu, bet nē. Dievs palīdz. Vai tas bija pareizais? Nebija pareizais. Nebija, tas zaglis bija galīgi nošaus nepareizi. Bet ko tagad darīt? Neko darīt. Viņš domā, vēl 2 reizes tam jānotiek. Šīs kotiņa meita atkal mazlietiņ, meita atkal sāk smieties, atkal sāk šķaudīt. Ko tas zaglis saka? Dievs palīdz, atkal nepareizi. Tagad nāk 3. reize, tiek kutināts atkal, un kas tagad atkal 3. reizē notiek? Pasaka, lai vēlas to dvēseli raudīt. Taču nepasaka, bet, protams, kas tā pasaka būtu, taču nekādā jēgā. Lūk, un tas vēlns ir tik nikns, jo viņš to dvēseli tagad nevar dabūt. Bet tas zaglis nemaz nebija muļķis, jo zaglim jau, un galīgs muļķis nedrīkst zaglis būt, diezgan gudram viņam jābūt. Viņš redzēja, ka tai aizdurvē stāvēja pīlāģa koks. Un tajā brīdī, kad tu sāc vēlnu zvetēt ar to pīlāģa koku, viņam jāskrien uz elli. Vai viņš tagad vēl parādīja šajā pusē? Kas to lai zina? Jo tas taču ir tāds negods. Zaglis iepērs vēlnu un padzīns no meitas dvēseles. Tāds stāstiņš par to precēšanos. Un, protams, ka tas zaglis dabūja beigās to zirgu, jo tas puisis bija laimīgs. Meitai dvēseli liek, ko šis darīja bez tās mīļotās. Un no tā brīža dzīvo laimīgi, ja tik nav miruši, nav vēl apskatīts. Tā, kad tas viss beidzies, ja to nevar zināt. Lūk, bet par to ķīvēšanos. Dieviņš radīja zemi, Dieviņš radīja ūdeņus un visas padarīšanas. Cilvēks jau bija radīts, bet purvos viņš radīja vārdus. Veselu vārdu, bet jūs zināt, kā ir, kad purvos pavasarī. Taču bļauj, kā trakas. Ķīvēs un kašķēs, tā kā daži dienas sievišķi. Arī tā gadās. Un tās vārdas iet pie Dieviņa un jautā, kādēļ mēs tiekam pie tādas kārtības kaut kādas? Tā, lai tas miers beidzot iestājās. Nekā nevar atrast to veidu, kā salakt. Tā Laimas māte skatās uz viņām un saka tā, Reikls sprungulis pamatīšu gaisā. Sprungulis iekrīt tajā dīķītī, kamēr tas sprungulis tur griežās un grozās, tikmēr iestājās miers. Bet tas sprungulis jau mūžam negriežās, nav jau nekāds ventilators. Kā viņš apstājās, tā vārds atkal ņems. Uzpūš vējš, atkal sprungulis griežās, vārdē miers. Bet tas sprungulis vienā brīdī nopūšās krasta malā, un tā viņš arī tur paliek. Viss nav nekāds jēgas. Skandāli, trači atkal no paša sākuma. Atkal iet pie Laimas mātes prasīt, ko lai tagad dara? Laimas māte skatās un domā, labs ir. Stārķis būs jums par uzraugu. Tajā mirklī, kad stārķis nostāsies un skatīsies uz jums, un ja jūs nevarēsiet savus mutes aizvērt, tajā brīdī viņš jūs ēd nos. Un no tā brīža, kā tas stārķis nostājās, iestājās klusums. Bet tu jau nevar zināt, viņš jau nav nekāds sprungulis, ko pastumt malā. Kā viņš aizlido uz vienu dīķīti, tā tur klusums, tur tāds skaļāks, atkal aizlido uz otru dīķīti. Būtu jau labi, ka tāds stārķis kādreiz būtu starp sievām, bet ko tu vari padarīt? Labi, ka tie vīri kādreiz pieliek pie vietas, bet nevienmēr vajag, vai nelai pieliek pie vietas. Tā kā man ir milzīgs prieks jūs satikt, pasaka, man ir gana, vēl es šo to varu pastāstīt, iekaustīt jūs arī var veselībai, man jau diktām patīk jūs iepērt, un katru to, ko es te redzu,
O, jūs esat pašākie. Šis kungs arī viņš slēgta. Tik uzcītīgi klausās. Labs klausītājs vai stāstnieks. Kas viņš To jūs redzēs. Tas bija vēl noslēpums. Šitie pazīstamie sākti apieši. Veselība. Pēc tam jums dabūsim. Šitas kungs ir jāiekaus arī. Veselība. Jums ar veselību sen neesat redzēti. Veselība. Paldies tev! Pat skumīgs izskatās. Veselība. Liela aktrīze. Veselība. Arī pat ne veselība. Veselība. Dubs pēc tam. Veselība. Nu tā, nākošais stāstīt savādākas visu laikums aizņemšu. Dziedāt, mēs arī dziedāsim. Es vēl neņēmuši. Nē, es tev apmanojas neaizmu, bet man pietiks, ko tad? Oi, un te virsū arī tā skaistā zīme. Tik skaisti. Paldies tev. Es jums varu izstāstīt, tā ir šī gada slota. Es slotas taisu katru apmēram 5. gadu. Kādēļ? Tādēļ, ka tās vēlēšanās ir pārāk smagas, jo katra dzītiņa ir kāda vēlēšanās, un vēlēšanās piepildās. Viduts netic, bet tā ir. Ar vīriešiem ir pavisam knapi, jo šie nav tādi ticīgie, baigi ticīgie. Bet kādreiz, kad sievas neredz, viņi par klusu apmet loku un vienalga iesien to mazo dzītiņu man tajā slotā. Jo vīriem ir tā, es viņiem saku, ja jūs gribat jaunu auto, ir jābūt skaidrībai, vai tu gribi ar automātisku kādu vai parasto. Jo savādāk Dievs var iedot to, ko tu nemaz nevēlējies. Tāpatās, ja tu nav precējies, kurš nav precējies? Viss ir. Tu tais tūreiz precējies? Ak, tu skādi, nu labi. Tad jau jums tās jaunās sievas nemaz nevajag. Bet ja jums vajag jauns vīri, es zinu, tu met tās tupels uz visām pusēm. Tev nav taču vīri, vai ne? Man? Nu, tev Jau bija trešais. tev trešais, tev vajag, nevajag. Tev viņš nav vai ir viss nokārtots? Viss nokārtots. Bet tām, kurām nav, ja jūs gribat, labi, var arī kāds cits jau vēlēties, bet tas nav prāta darbs. Var dabūt tikai trakāku. Bet ja jūs kaut ko konkrēti vēlaties, un ja iesienat manā slotā to zītiņu, ticiet, vai nepiepildās. Bet svarīgi ir nevēlēties to, ko īstenībā nevajag. Jo tā ir kā lielākā, trakākā lieta, jo tad tam cilvēkam, ja viņš pārdomā, ir jāatnāk pie manis, jādod kamoliņš, jāatcien, un atkal jāpiesien, baigā šmuks. Tā kā labāk tad, kad tu esi pārliecināts, tikai tad tu nāc un sien to mazo dzītiņu iekšā, ja? Tā kā tie, kas apņemās, dzītiņas ir, nākat iesiet. 5 gadus noteikti tā slota lidos ar mani kopā pa pasauli. Un tad es viņu likšu kaktiņā, piekrināšu kaut kur, un tad man tā svēts stāvēs. Man no tās slotas arī mazliet vajag. Šogad pirmo reizi mūžā uztaisīju no kāda koka? Jā, šitie jau visi gudri ļaudis. Visi uzreiz zina. Parasti es taisu no lāstas. Šogad uztaisīju no bērnu, redzēs, kā lidos.